Laika līnijas dziedināšanas meditācijas versiju Tu un tavu patiesie vecāki. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām, turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiks šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāksi spēcīgā, dziļi radošā smadziņu tēta veņu stāvoklī. Tāpat laikā paliekot nomotā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām, kā arī spēsi reaģēt uz visu, kas prasīs tavu uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvo šīs meditācijas laikā, varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties, elpot un atbrīvoties. Teikt izteiks nodomu šai meditācijai. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlies dziedināt, bet zini, ka galvenokārt šī meditācija būs vērsta uz tavu patieso vecāku dziedināšanu, tavu patieso vecāku attiecībām, viņu savstarpējām attiecībām un tavām attiecībām ar viņiem. Un uzticies, ka tavs augstākais es un viņa augstākie es aizvedīs jūs tieši uz to vietu, kur nepieciešams, lai dziedinātu jūsu attiecības. Teik doties leju pa kāpnēm. Tu stāvi kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Turpat ir arī tavi vecāki. Ar katru soli leju tu sajūti, kā doties dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies leju, doties dziļāk, paliekot nomodā un apzinoties visu, kas notiek, pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi. Un ar katru ielpu un izelpu atlaižot kādu stresu vai spriedzi. Līdz tu sasniedz kāpņu apakšu. Tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma. Turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlēs tunelis vai durvis un dodies uz gaismu. Zini, ka izvēli var arī neizdarīt. Vienkārši dodies uz gaismu. Ar katru soli tu arvien tuvojies gaismai. Līdz tu iznāc kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tā mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, tu vari saist smaržas ap sevi un saist zemes un pēdām. Var sadzirdēt dabas skaņas. Visur, kur skaties, tu redzi spilgtas, spožas krāsas. Tā ir skaista un mierpilna vieta, kur vari doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sajusties pilnīgā mierā, drošībā, pilnīgi brīvi. Pastaigājies pa šo skaisto vietu dabā, sajūt uz zemi, zem kājām, sauli, debesīs, svaigo gaisu, tīru skaistu enerģiju. Un līdz tu pamani garu starojošu gaismas būtni, kas tev tuvojās. Tas ir tavs viedais, visu mīlošais un zinošais, augstākais es. Neuztraucies, vai vari to pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzinies, ka šī skaistā gaismas būtne tev tuvojās un ir tavā priekšā. Iedomājies, ka var sajust bezgalību gudrību raugoties šīs būtnes acīs. Tavs augstākais es zina visu par tevi un zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Turpat ir arī tavu vecāku augstākie es. Tu vari uzdot jautājumus savam augstākajiem es. Tu vari uzdot jautājumus savu vecāku augstākajiem es. Redz, ka tur ir māte, tēvs, tavu patiesie vecāki. Varbūt vēl kādi pavadoņi, ģimenes, locekļi citi, kas ir ietekmējuši jūsu attiecības savstarpējās. Un sajūt, ka tā ķermenī ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Tu vēlies tur apskaut savu vai viņu augstākos es, vai citādāk savienoties, vai atdalīties, vai ieņemt savu vērtu pozīciju. Varbūt vēlies pasargāt sevi un atkāpties, varbūt vēlies savienoties, varbūt vēlies būt novērotājs, varbūt vēlies, lai tavs robežas nepārkāpj un palūgt, lai visi atkāpjās, visi, kas piedalās procesos, tavos personiskajos. Zini, ka tev ir tiesības uz sevi, savām personiskām robežām. Un tu drīkst būt brīvs, brīva, viens pats par sevi, tāpat tavu vecāki. Arī viņiem ir noteikti kāds stāsts, kāpēc ir tā, kā tas ir. Un zini, ka visas atbildes ir tur, šajā meditācijā, tajā skaistajā vietā dabā. Redz, ka tu ieraugi atbildes, ieraugi stāstus, ieraugi situācijas. Un ierauga arī varbūt tās skolotājs, kas pamāca, kā vajadzēja, kas iedod spēku, lai izdarītu pareizi, lai
bijušas šīs kļūdas, nepieļaut, ja ir bijušas kļūdas. Un varbūt kāds skolotāji, kas palīdz transformēt šīs pieredzes. Zeltā, kādā skaistā sparkle enerģijā, diamond, kur vizuļo mirdz kaut kas. Bet atceries, ka tev viss tiesības uz saviem, ka tu arī būt brīva atkāpties un pieprasīt robežu nepārkāpšanu, tas vajadzīgs, vai ja ir vajadzīgs. Pēc savienošanos tu vari savienoties savu vēlamiem cilvēkiem. Un redz, ka tur aiz augstākais atrodas laika mašīna. Tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Tavs augstākais aicina tev doties uz laika mašīnas klāju. Turpat dodās arī tev vecāki. Visas piesaistītās personas, redz, ka katrs ieņem savērtu pozīciju. Un jūs iet lielā paļā telpā, tātad tur atrodas krēsls, un augstākais dodas pie vadības paneļa. Varbūt tas ir kāds skolotāja augstākais, kas jūs vedīs uz atbildēm. Un, lai sagatavotos ceļojumam tātad, un durvis aizvarās, un tu jūti maigu pacelšanās kustību. Jūs visi dodaties, skatāties ārā pa logu, tavu skaistā vieta dabā aizvien attālinās, kamēr celies augšu caur zemes atmosfērai, pēkšņi tu jūti, kā mašīnā iespied zelta gaisma. Tu jūti, kāds ar tavu ķermeni plūst enerģijas viļņi, tu paraugies savu ķermeni, tas mirko un laistās zeltainā gaismā. Tas savu meditīvai gaismas ķermenī. Tavu meditīviem gaismas ķermenim, tāpat kā tavu ģimenes locekļu, vecāku vai citu dalībnieku ķermeņi kļūst par meditīviem gaismas ķermeņiem, kuriem piemīt daudz apbrīnojams spējas un brīnumains ģenētiskais spēks. Jūs varat iziet cauri blīviem objektiem, priekšmetiem, jūs varat telepātiski sazināties jebkurā valodā ar jebkuru būtni. Jūs varat palikt neredzami, jūs varat apturēt laiku, palēlināt vai pātrināt to, jo jūs dodaties atpakaļ laikā, dziedināt pagātnes notikumus, kur jūs varat viņus veidot tādus, kādus jūs vēlējāties viņus piedzīvot. Un zini, ka tavs un jūsu augstākais es var izdarīt to vēl daudz vairāk. Un jūsos ir izvēles brīvība. Jūs varat būt, jūs varat nebūt, jūs varat rīkoties, jūs varat nerīkoties. Bet ņemot vairāk, ka tā ir tava meditācija, dziedināšanas meditācija, tu drīksti arī paprasīt un palūgt sev vēlamus scenārijus. Protams, ka vecākiem ir tiesības sev, un neviens jau nevienam neko nav parādā. No vienas puses, no otras puses, ja tev ir šī bērnu loma bijusi, tad izmanto šo iespēju modulēt tādu dzīvi, kā tu būtu gribējusi. Un tagad dosies uz vietu, kur jūs varat vienoties par to, par tiem scenārijiem, kāds tev kā bērnam ir bijis jāpiedzīvo. Un doties atpakaļ laikā ar laika mašīnu uz to vietu, kur jūs spēsiet vienoties. Ja vajadzīgs, vispirms doties atpakaļ laikā pie sevis, pie savām dvēselēm, kur guļ viss skudrības, informācija, atbildes, spēks, kur ir, jo dvēselās visi resursi, savienojieties katrs, redzat, kāda laika mašīna varbūt atdalās, jūs varat būt brīvi viens no otra un doties katrs uz savu dvēseli. Savukārt pēc tam atkal savienoties, lai vienotos, varbūt, lai redzētu kāds karmiskos parādus, vai arī, lai noreikinātos. Redz, kā laika mašīna atdalās, un katram ir savi iespēja doties tur, kur viņam tas ir vajadzīgs. Kur māte un tēvs dodās pie savām dvēselēm, un kur tu kā bērns dodies pie savas dvēseles. Un redz varbūt savus bērnus, bērnbērnus, bērnbērnbērnus, un dziedini jūs savstarpējās attiecības. Sajūt brīvību jūsu starpā, kur nav ne aizvainojums, ne pieprasīšana, kur ir spēja lidot, būt, baudīt dzīvi. Sajūt, varbūt tās nav vecāku lomas, ne mātes, ne tēva, kur ir tikai dvēseles. Jo dvēsele ir pašpietiekama, viņa pats sev var nodrošināt. Savukārt, jā, ir kaut kas, kas ir dziedināms, vai kaut kas, kas tev rada diskomfortu, vai kaut kas, kas tev nepatīk. Redzi, ka laika mašīna apstājās, un tu to ieraugi uz milzīgu ekrānu.
ieraugi uz milzīgiem ekrāniem visus notikumus, kas tev šķiet dziedināmi, kas tev šķiet maināmi. Un redz, ka tev ir spēks apturēt laiku, šos notikumus, un tev ir īpašas burvju spējas mainīt šos notikumus. Un tu vari mainīt cilvēku attieksmi, tu vari mainīt cilvēku reakciju, tu vari mainīt visu, ja tu esi kontaktā ar sevi caur dvēseli, un viss pārējais dziedinās Dieva zeltainā gaismā. Lai pierādītu, ka tā ir patiesība, mēs piesauksim Dieva zeltainā starojošo mīlestības gaismu, lai tā piepilda visu tavu būtību. Tu virzīsi šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes es, notīrot un attīrot šūnu, katru šūnu atomu molekulu tavu pagātnes es ķermenī. Redz, ka dziedinās ne tikai tavs pagātnes ķermenis, tavu bērnu pagātnes ķermeņi, tavu vecāku pagātnes ķermeņi. Virzīs šo skaisto mīlestības gaismu, caur savu pagātnes es, notīrot un attīrot katru šūnu atomu molekulu tavu pagātnes es ķermenī. Uzliec zelta gaismas vairogu ap savu pagātnes es, lai pasargātu no traumas un negatīvas programmēšanas nospētam ķermeņa šūnās. Tagad pārprogrammēsim tavu pagātnes es zemapziņu patiesības apgalvojumiem. Tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr. Tu esi pelnījis Dieva mīlestību, tev dzīvē pienāks laime, veselība, pārticība. Tu esi pilnīgi nevainīgs Dieva acīs un neesi izdarījis neko nepareizi. Pat ja izdarīji kaut ko nepareizi cilvēciskajā plānā, tev joprojām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēts un mīlēt, nevainīgs un nevainīgi. Un pacel rokās savu pagātnes es notikums un atlaid tos debesīs, gaismā. Visu to, kas tev rada sāpes, diskomfortu. Pacel debesīs. Tagad sniegsim dziedināšanu visiem 6 zemākajiem tavu pagātnes es ķermeņiem. Sākumā paņemsim spēcīgus nosūcējus, kas palīdzēs izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bailes vai citas negatīvas emocijas no tevis vai līdzcilvēkiem, no vecākiem. Tās izņemam no ķermeņa un ieliekam zelta gaismas lodē, ko raidam augšup debesīs. Dziedini fizisko ķermeni, redzot visu šūnas fiziskā ķermenī, atlaiž kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Gan tev, gan vecākiem līdzcilvēkiem, kas ir iesaistīti šajos procesos. Un dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējošos emocionālos modeļus. Aizvietojiet tos totālu mīlestību pieņemšanu. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskatot ego un zemapziņu, un turpina noņemt kādu negatīvo programmu, kas jebkādā veidā traucē. Atlaidīs visu savus vainošanu un kritizēšanu. Dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot jau kādas negatīvās astrālās enerģijas, jau kādas negatīvās domfonus vai būvnus un uzlīgs siltītu gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Tagad dosies pie ēteriskā ķermeņa, dziedinās auru un čakras, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās, gan tev, gan līdzcilvēkiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4. Un noņem jebkādu negativitāti no auras, jebkādu tumšu enerģiju. Un arī no čakrām noņem jebkādu tumšu enerģiju. Un dodies pie kausālā ķermeņa, kas ir 6. līmenis, noņemot jebkādu negatīvo karmu vai negatīvos karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai, un piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Tagad paceļam tevi ar visiem 6 zemākiem ķermeņiem, tā pagātnes es, augšup debesīs atlaižot Dievu sirdī. Tāpat tas notiekas arī ar taviem vecākiem līdzcilvēkiem. Redz, ka visi tiek pacelt debesīs un atlaižos Dievu sirdī. Un lūksim augstāko es un garīgos pavadoņus gan tev, gan līdzcilvēkiem noņemt visus negatīvos nospēdumus no taviem 6 zemākajiem ķermeņiem, kas radušies šīs traumas vai negatīvas programmēšanas rezultātā. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots. Izdziedināts, svētīts un piedots. Varbūt vēlēs nastaigties un uz lielajiem ekrāniem ieraudzīt tos notikumus, kas vēl dziedinām.
Varbūt vēlies līdz galam izprast kāds pagātnes notikums, kāpēc nebija vecāki, kāpēc nebija kontakts, kas tās bija par iesaistēm. Pavēro vēl līdz ekrāniem, kamēr tev ir mierīgi, kamēr tu redzi, ka vairs nav ko redzēt uz ekrāniem, kamēr tu redzi, ka tavs fiziskais ķermenis ir absolūti dziedināts. Vēro ekrānus un sajūti dziedināšanu, ko tikko veicām. Redzi, kad fiziskais ķermenis ir atlaidis jebkāds negatīvās blokus no fiziskā ķermeņa. Ka emocionālais ķermenis ir brīvs no jebkādiem traucējošiem emocionāliem modeļiem. Čakras staro īsties krāsās 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kad citi līdzcilvēki, kas vēlas iesaistīties tavās un vecāku attiecībās, arī netiek klāt, ka viņi ir, aiz borta, aiz līnijas, ka tev var būt veselīgas attiecības starp māti un tēvu. Kad jūs esat kā svētā trīsvienība, trīnieks, kur māte, tēvs, bērns, kur tu var paļauties uz vecākiem, īstiem vecākiem. Un kas zina, kas ir tavi īstie vecāki? Kas ir tavi īstie vecāki, kurš tu sajūti kā palīdzējuši dvēseles? Vēro šo situāciju, kamēr tev viņa patīk, kur esi to ar saviem vecākiem, vispārējais uz lielajiem ekrāniem. Un varbūt ir vēl kaut kāds negatīvs notikums, kur tu esi kaut ko zaudējusi. Zaudējis kādu naudu. Bijuši kāds ļaunums. Kāpēc, kas bija pirms tam, kāpēc ir šie vecāki? Pēc kāds dziedinās, arī tas ir uz lielajiem ekrāniem. Pavēro, kāpēc bija tāda notikuma, kas ir iesaistītās personas, kāda ir tava loma tajā. Ko tu esi piedzīvojis, varbūt kādu vārdarbību, citas negatīvas emocijas, vai prieku un skaistumu. Zinu, ka uz planētas Zeme tu var piedzīvot tikai veiksmi, bagātību, skaistumu. Un ja ir kaut kas pretējs, lec to lielajos ekrānos un dziedini šīs pieredzes. Jo tu drīkst pašnoteikties, drīkst pieredzēt to, ko no sirds vēlēs. Iespējams, pat drīkst izvēlēties vecākus, notikumus, sajūtas. Viss, kas ir negatīvs vai kāda citādāk, tev traucējoši un nepatīkams, tu vari no tā atbrīvoties. Redz, ka tev ir pilnīgs ķermenis, absolūta veselība tavā ķermenī, fiziski, garīgi, emocionāli, kad tev, taviem bērniem, mazbērniem, mazbērniem, jūs esat laimīgi, veseli, pārtikuši, bagāti. Redz, jebkas, kas skauž tavu laimi, veselību, pārticību, atkāpjas no tevis. Un kad katram ir savu laimi, veselību, pārticību un savu vecāki, redz, katrs cilvēks iegūst savus vecākus, savienojās šie trīsvienības punkti, kur bērns, māte, tēvs. Bieži vien notiek šīs nelaimes, tāpēc, kad līdz cilvēkiem nav bijušas attiecības vecākiem, viņiem ir kāda skaudība vai pārāk daudz ir par viņiem rūpējušies vai robežu pārkāptas ir. Redz, ka līdz cilvēku šīs trīsvienības dziedinās un tavu trīsvienību netiek skarta, esi to ar saviem vecākiem. Un katrs cilvēks ir kontaktā ar sevi, saviem vecākiem, vai piedzīvo citu formātu, kā viņš to vēlas piedzīvot, bet tādu, kur viņš netraucē.
un katrs par sevi uzņemās atbildību un par sevi rūpējās un sevi nodrošina. Un vēro šos ekrānus tik ilgi, kamēr tu zini, ka viss ir izdzēnāts. Tad cerams, ka šī meditācija bija vērsta vairāk uz tevis, šīs dzīves vecākiem, lai spēcinātu jūsu savienību. Jo šobrīd šeit uz zemes tev ir sevi jānodrošina šajos resursos. Jo vecāki ir tev pavadoņi, kā tilts starp debesīm un zemi. Cilvēks to norāda, kur doties pa labi vai pa kreisi. Vecāki ir tie, kas tev kādreiz dāvina kādas dāvinas, vai caur sevi, vai caur citiem. Vecāki ir tie, kas vēlas tevi iepriecināt. Vecāki ir tie, kas tev iedod to, ko tu vēlēsi. Un spēcina šos procesus, kur vecāki par tevi parūpējās. Redz, viss, kas ir pretējs, tiek uz lieliem ekrāniem parādās. Viss, kas ir pretējs tev, taviem vecākiem šeit trīsvienībai. Viss robežu pārkāpšanas dziedinās. Redz, ka viss ir balansā. Došana, ņemšana balansā ir, pateicība ir. Redz, ka tu saņem to, ko tu esi pelnījis, un ka no tevis nepieprasa neviens neko, tikai tāpēc, ka nav kaut ko varbūt savā sistēmā saņēmis. Redz, ka tev pietiek. Redz, ka kontaktā ar saviem vecākiem tu vari piedzīvot savu sapņu dzīvi. Tu vari ceļot, piedzīvot naudu, bagātību, skaistumu. Ja tu esi sieviete, kāds skaists kleids, vai restorāns, vai ēdienu, viss to, kas ir skaists. Ja tas nāk no tevis un taviem vecākiem, tas, ka jūs dalāties ar pasauli, ka tev līdzās ir cilvēki, kas par to priecājās un ir tādi paši, un spēj to pieņemt. Tas vīrietis, ka tu piedzīvo savus iekšējās mācības stundas vai to, ko tu vēlēs. Tu dari to, ko tu vēlēs. Piedzīvot tādu naudas daudzumu, kā tu vēlēs. Arī, ja tu esi sieviete, tu arī vari piedzīvot tādu naudas daudzumu, kā tu vēlēs. Un viens vienam neko nav parādā. Sieviete ir kontaktā ar vecākiem, vīrietis ir kontaktā ar vecākiem. Un katrs pats var piedzīvot visu to, ko vēlās. Un redz, ka pasaulē pastāv draudzība starp šīm trīsvienībām, kur ir bērns un vecāki. Miers, harmonija, eksistēšana, būšana, ka cilvēks spēj būt, vienkārši priecāties viens par otru. Es esmu, tu esi. Es esmu sev, tu esi sev. Redz, ka cilvēkiem pietiek ar neko. Ir labi, kā ir. Es esmu uz planētas Zemes. Arī būšanas ir dažādos formātos. Un labi, ka tu esi, un es no tevis neko nesagaidu. Es nevērtēju. Redz, ka pasaules nav vērtēšana, ir tikai būšana. Gribu esmu bagāts, gribu esmu nabaks. Jā, un ir veselība. Kādreiz ir arī kāda slimība vai kāds stress. Redz, ka tev ir spēks ar šīm situācijām tik galā. Tev, taviem bērniem, mazbērniem, mazbērniem, ka jūs dziedināties. Un uz ekrāniem pavēro varbūt kaut kādas lāsta notikumi vai kaut kādas ietekmes vai burvestības. Redz, kad tu vari atbrīvoties no šīm burvestībām, ieraudzīt viņus, pamanīt. Tu bērni var pamanīt, atkāpties, kļūst novēroties šīm burvestībām. Redz, ka tev, taviem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem ir iespēja būt uz kādas skatuves, kur tu kļūst par novērotāju burvestībām, uz kādā drošā vietā, kur neviens to nevar aizskart. Varbūt tas ir kaut kur pie Dieva. Dievs neatbalsta burvestības. Redz, ka visi esat pie Dieva un pavērojat šīs burvestības, pavērojat, kāpēc tas tā notiekās, kāpēc cilvēks nodarbojas ar burvestībām, ko viņš vēlas sasniegt un kāpēc viņš vēlas sasniegt kaut ko nedabiskā veidā. Un redz, ka tev ir spēks katru šo cilvēku nodarbojas burvestībām aizvest pie viņa pilnības,
kur viņš saprot, hei, paldies, ka tu man aizved pie manas pilnības, man vairs nav jānodarbojas ar burvestībām vai lāstēm vai kaut kādām ietekmēm. Redz, ka tev tas Dievs, taviem bērniem, mazbērniem dod spēku, būt stiprākam par šīm burvestībām, jo balansā var būt gan tumsa, gan gaisma, un viņi draudzējās. Un ja tev ir miers, tā ir skaista saspēle. Kā Iņģena zīmē vai kā deja partneros, kad uz deju krītas dejo vīrietis un sieviete. Kad dejo vīrietis un sieviete tāpat var dejot gaismu ar tumsu. Bet ja tas notiek emocionāli un nedabiski, tad tas vairs nav skaisti. Redz, kad tu esi pie šī Dieva, tev vecāki varbūt tās arī spēj būt pie Dieva, būt brīvi no burvestībām. Un redz, ka atbrīvojās gan augšu ejošās dzimtas, gan lejap ejošās dzimtas no burvestībām. Un gan tu, gan tavu bērnu, mazbērnu, vecāki aizdodās pie Dieva. Un redz, ka tur viss atbildes. Es zinu, ka neviens nevar būt pārāks par jums, ka es varu pašnoteikties. Ka es varat pašnoteikties par sevi, par savu dzīvi, par notikumiem. Savukārt, ja ir kāds noteicis pār jums, radīs kāds zaudējums, redz, ka dziedinās tas un tu saņem šo kompensāciju par visiem nodarījumiem, ietekmēm, robežu pārkāpšanām, jo pirmatnējā būtībā tu esi vesels un pilnīgs, taču, ja ir bijuši zaudējumi, tev ir balans un tiesības saņemt un būt absolūti pilnam. Un redz, ka atnāk kaut kāds skolotāji, kas maina šīs situācijas, kas maina šos cilvēkus, kas vēlas kaut ko ietekmēt, kas maina šos cilvēkus, kas vēlas varu pār cilvēkiem. Un ja viņi patiešām arī vēlas šo varu, ka Dievs dod viņiem zināšanas un gudrību, kā šo varu saglabāt un noturēt, lai viņiem ir patiesa gudrība viņos šādu varu nest pār cilvēkiem. Īstenībā jau tikai Dievs nes varu pār cilvēkiem. Dievs ir debesīs un zeme ir šeit zem kājām. Un ja cilvēks ir balansā visās stihijās, tad viss ir skaisti. Redz, gan tu, gan bērni, mazbērni, gan tev vecāki ir balansā starp debesīm un zemi un pašnosakās. Uzņemās atbildību. Redz, ja citi negribas uzņemties atbildību, ka tie ir ar tiem cilvēkiem, kas negribas uzņemties atbildību, un ka tu vari būt ar saviem bērniem, mazbērniem, tiem cilvēkiem, kas grib uzņemties atbildību. Redz, ka pasaule dalās, ka tu esi līdzīgajos cilvēkos, tajos cilvēkos, kas dara, dzīvo, strādā, nopelna paši un labi dzīvo, bagātīgi dzīvo un sasniedz piedzīvo savus mērķus un sapņus. Grib doties uz pasaules bagātākiem, dārgākiem viesnīcām dodās ar saviem līdzekļiem, ar savām rokām, kājām, galvu nopelnītajām iespējās. Ja ir cilvēki, kas vēlas bez maksas kaut ko iegūt, tie ir kaut kur citur. Ja tu kādreiz esi nopelnījis kaut ko iegūt bez maksas, redz, ka tu to brīvi saņem. Un redz, ka pasaule dalās līdzīgajos. Es zinu, ka tu pār saviem bērniem vari noteikt līdz viņu 18 gadiem, ka tu vari savu filosofiju, savu gudrību dot bērniem. Un tie cilvēki, kas negrib uzņemties atbildību, nedrīkst pārkāpt tavs un tavu bērnu robežas, ka tās ir spēcīgi pasargātas. Kad tu vari būt agresīvs, ja tas ir vajadzīgs, lai pasargātu savu bērnu robežas. Un arī atnāk vienmēr kāds spēcīgāks eņģēlis, kas pasargā tevi, tavus bērnus. Mazbērnus, un zini, ka tu uz lejup esošajām dzimtām vari sniegt savu filosofiju, un ka tev ir tiesības uz to.
Un tāpat tu no vecākiem, ja tu esi vecāks par 18 gadiem, no vecākiem tu vari aizgūt to, kas to dara. Un redzi, kā veidojās skaists simts līnijas. Kā jūs piedzīvojat visu to, ko jūs vēlaties. Redzat, varbūt tās tavi vecāki, tā pavadoņi rāda kādas dzīves pieredzes, kādas viņi būtu gribējuši piedzīvot, ka tu vari tagad tās izdzīvot šajā meditācijas laikā. Tur aizdoties uz jebkuru valsti, uz jebkuru vietu, uz jebkuru notikumu, uz jebkuru izrādu, balētu, operu vai jebkur, kur tu vēlies būt. Vai iegādāties, ko tu vēlēs. Piedzīvo meditācijas laikā visu, ko tu vēlēs, un padomā, kas ir tās sajūtas, ko tu iegūsti. Un ja tu to varētu piedzīvot tagad dzīvē, kas mainītos, kas ir tas, ko tu balansē ar šiem notikumiem. Varbūt var kaut kā citādāk balansēt. Bez šiem notikumiem iegūt šo balansu. Aizdoties atpakaļ laikā, tur, kur tev bija perfekts stāvoklis, perfekti notikumi, kur tu izbaudīji dzīvi, kur tu priecājies, kur bija veselība, pārticība, prieks, laime, smiekli, humors, vai kādas citas īpašības, ko tu vēlies piedzīvot. Varbūt jūties pārliecināts, skaists vai uzvarēja kādu, vai notika kaut kas cits. Zini, ka tad, kad tu attaisīsi acis no šīs meditācijas, ka tev dzīve veidosies tāda, kā tu to vēlies. Un zini, ka dziļākajos zemapziņas slāņos iespējams tava dzīve šodien ir tieši tāda. Un kad tu pamosties, varbūt tavs kaimiņš no tevis sagaida kaut ko citu, vai līdzcilvēks sagaida kaut ko citu. Un tad tev liekas, ka tu arī kaut ko to gribi, ko viņi grib no tevis. Īstenībā tajos dziļākajos slāņos tev visam notiekās tā, kā tu to gribi, kā tev ir ērti. Savukārt, ja tomēr tajos dziļākajos slāņos tu gribi integrēt kaut ko foršu, kā ceļojumu, vai atpūtu, spēju, vai naudu, vai kaut ko patērēties, vairāk nopelnīt, vairāk, redz, ka tas mainās, ka tu vari mainīt šos dziļākos slāņus, kur esi tu pats, kur ir tavas patiesās vēlmes. Citreiz mēs tajos dziļākajos slāņos pat gribam kaut ko negatīvu piedzīvot, jo mums tas ir vajadzīgs. Šajos dziļākajos slāņos mēs gribam varbūt kādas sāpes, jo tas mums ir vajadzīgs. Bet esi atbildīgs un pamani to, kas ir tajos dziļākajos slāņos, ko tu patiesībā gribi, un esi atbildīgs. Vienmēr skaties, kas ir tās tavas augstākā es pieredzes, kas patiesi vajadzīgas. Kas ir patiesi vajadzīgs tavam augstākajam es? Iedomājies, ka tev ir šī brīža vecums, un tev pēc 10, 20, 30, 40, 50 gadiem būs cits vecums. Tev bērni augs, mazbērni augs, mazbērni augs. Viņiem ir viņa dzīves, viņa brīvā griba. Tev ir tava dzīve, tava brīvā griba. Jums visiem ir vecāki, mātes un tēvi, kas var būt blakus, var nebūt blakus. Un kur tu dodies ar brīvo gribu? Kā tu rīkojies, kāds tev nepareizi? Kā tu rīkojies, kad tavs iekšējais bērns trako, viņam liekas, tev kaut kas pienākās? Un pavēro, kā tu rīkojies, saskaņā savu iekšējo bērnu vai pieaugušo es? Gai pareizi, vai vispār ir pārbildi, gai pareizi? Beigās jau pat nav noteikti noteikumi, gai pareizi. Tu var būt, kas tu esi, kāds tu esi. Un vienmēr jau būtiski ir iziet cauri saviem dzīves zemākiem slāņiem. Grāvim, kas ir tavs grāvis, kas tavu bērnu grāvis, kas tavu bērnu grāvis, mazbērnu grāvis, kas tavu vecāku grāvis, kas ir šie zemākie slāņi, kas ir bijuši jāpiedzīvo vai kas būs jāpiedzīvo. Zinu, ka tev vienmēr būs spēks tikt cauri šiem problēmām.
Taviem bērniem vienmēr būs spēks tikt cauri šīm problēmām. Taviem mazbērniem vienmēr būs spēks tikt cauri šīm problēmām. Jūs varat būt brīvi un laimīgi, spēcīgi, izturīgi, rīcības spējīgi arī šajos grāvjos. Pavēro visus šīs dzīves grāvjus, sāpes. Redz, kā tie dziedinās. Redz, ka varbūt tās tur pievienojās tavu vecāki, kas kādreiz nebija blakus. Viņi nezināja, ka tev ir grūti. Ir jau biežas situācijas, kur mēs esam vieni, kur pat vecāki nav klāti. Redz, ka tagad tu un tavu vecāki vienmēr ir blakus, ka tavu vecāki vienmēr ir blakus šajos grāvjos. Šie notikumi dziedinās. Redz, tu kļūsti spēcīgāks par visām šīm situācijām. Ja vien tur ir pamatojums, kur ir patiesība. Kas ir pamatojums? Zini, ka tev ir tiesības uz sevi, uz savām robežām, uz saviem vecākiem, māti un tēvu. Redz, ka tev vienmēr ir telefons par rokai, iespēja sazināties, kā sazvanīties grūtos brīžos. Redz, ka vienmēr atnāk kādi augstāk stāvoši cilvēks tev var palīdzēt, vai kādi dienesti, speciālisti, policisti vai ārsti, ka vienmēr ir kāds, kas reaģē. Ka tev vienmēr var būt kāds jurists un advokāts blakus, kas pasargā tavas tiesības. Ka tev var būt mentori, koči, izaugsmas treneri. Ka tu vari izaugsmas savā ceļā piedzīvot jebko, ko tu vēlies. Ka tu vari būt jebkas, ko tu vēlies. Ka tu vari maksāt naudu vai saņem bez maksas šos pakalpojumus. Redz, ka tev ienākumi arī lielāki par izdevumiem, ka tev nauda ienāk vairāk nekā tu izdod, ka var jebkādu naudas summu iztērēt savai izaugsmai, pārticībai, labklājībai, un ka tev vienmēr ir idejas, kā nopelnīt vairāk, kā samaksāt, kā atmaksāt, kā noreidināties. Neskatoties to, ka citi varbūt to negrib, kādam skauž, vai kad nenovēl tavu naudu. Redz, ka viņi visi parādās lielajiem ekrāniem. Un ka tev izdodās nopelnīt naudu, noreidināties, būt jebkur, kur tu vēlēs, vienalga, vai tas vīrietis vai sieviete, tev ir līdzekļi. Un tu vari arī piedzīvot jebko, ko tu vēlēs, jebkuru pasaules valsti, jebkuru pasaules vietu, un tik galā ar jebkuru pasaules situāciju. Kādreiz jau ir jānoreikinās slimnīcām otrā pasaules galā, vai jāsamaksā negaidīt liels rēķins restorānā. Redz, ka tev vienmēr ir nauda. Vienmēr atrodas veids, kā tu vari noreikināties, ka tev ir pilnīgs miers. Tev vienalga. Ir līdzekļi, ir nauda, tu esi gatavs jebkurai situācijai. Ka tu vari iziet cauri visai pasaulē, visiem pasaules notikumiem pilnīgi kā mierā. Tev ir vecāki blakus, ja tev tas vajadzīgs, telefons vai citi līdzekļi, un ir pilnīgs miers. Redz, ka tavi bērni, mazbērni, mazbērni arī vienmēr ir gatavi jebkurai pasaules situācijai, ka vienmēr ienākumi lielāki par izdevumiem. Un ka viņi vienmēr tiek galā ar jebkuru situāciju. Jūtas brīvi jebkurā pasaules situācijā. Redziet, cilvēki vai kāds cits, kam nepatīk tavu laimi, pārticība, komforta zona vai tavu spēju, ka tiec visu galā, ka viņi iztiek dziedināti Dieva zeltainajā gaismā. Ka viņi arī parādās uz lielajiem ekrāniem, un viņi neko nevar izdarīt. Ne tev, ne taviem bērniem, ne mazbērniem, ne mazmazbērniem, jo viņiem nāks samierināties. Jā, gan jūsu vecāki, bet jūsu vecāki var pārmodelēt savas dzīves, un jūs varat būt vienmēr pasargāti.
būt gatavi jebkurai dzīves situācijai. Un jebkura pasaules skaldība vienkārši parādās uz lielā ekrāna, un jebkurā brīdī, kad tu tiec galā jebkura dzīves situācija. Un, diemžēl, tu tiec galā ar jebkuru dzīves situāciju. Diemžēl tas notiekās. Diemžēl tev ir tiesības sevi, un tu vari piedzīvot jebko, ko tu vēlēsi. Un jebkurš cilvēks, kam skauž, kas nevar ar to samierināties, ka tu tavi bērni, mazbērni tiek galā ar jebkuru dzīves situāciju. Ka viņi iet savas mācības stundas cauri, un ja viņiem vajag šīs problēmas, tie iet cauri problēmām, kam vajag problēmas. Kam nevajag problēmas, tie neiet cauri problēmām. Tu vari izvēlēties pieredzes, un ja tev ir izvēle, tik galā ar jebkuru dzīves situāciju, tu to vari piedzīvot. Redz, ka tev vienmēr vecāki blakus, vecvecāki, vecvecāki. Viņa pieredze cienās. Ja viņa pieredze nebija, ja viņa pieredzēs nebija tik galā ar grūtībām, tas, ka tu vari mainīt šos failus. Gan uz augšu, gan uz leju. Un tu vari būt, kur tu vēlēsi. Tu vari samaksāt par visnegaidītākajiem rēķiniem. Tu vari norēķināties visnegaidītākajās situācijās. Tu vari noliekt sev advokātus visnegaidītākajās situācijās, ja tas ir vajadzīgs. Vai citādi sev pasargāt, jebkā. Var iegūt medicīnas pakalpojumus, jebkurā pasaules valstī. Un būt vesels, laimīgs, laimīga. Iebieži notikumi, kas tev nepatīk, ka tu vari vairāk viņus neizvēlēties. Tu vari izvēlēties notikumus, kas tev patīk. Tu vari izvēlēties cilvēkus, kas tev patīk. Cilvēks, ar kuriem būt kopā, dvēseles, ar kuriem būt kopā. Redz, ka tu redz dvēseles, ka tu viņus sajūti, ka tu esi ar tām dvēselēm kopā, kas tev patīk. Turpat ir arī kaut kur vecāka dvēseles, viņu vecāka dvēseles. Redz, ka tev apkārt cilvēka dvēseles, kuru vecāka dvēseles arī tev pieņem. Ka visos līmeņos ir draudzība, saticība pārticība. Kad tu esi gatavs, pabeigsim dziedināšanu. Un tu atvedīsies no saviem pagātnes es, tev vecāki atvedīsies no pagātnes es, tev bērni atvedīsies no pagātnes es, iespējamiem scenārijiem mazbērni, mazbērni. Un tu dodies atpakaļ uz laika mašīnu, kur tie kārtojies krēslā, kur tavs augstākais es dodas atpakaļ pie vadības pults, un kuģis dodas atpakaļ ceļā. Un tu vari izvēlēties kādā formātā viens pats vai ar kādu kopā. Redz, ka šīs izvēles notiek viegli, ka jūs viegli vienojaties. Izvēlaties, kas ar ko kopā, kas ar ko atsevišķi, un ka tiek respektēts, ka cilvēku vajadzības visos līmeņos tavas, tavu bērnu, mazbērnu, mazbērnu vajadzības. Un dodies laikā uz priekšu, līdz tu nonāc tagadnes mirklī, un tavā priekšā ir skaistā vieta dabā. Laika mašīna līga nosēžties skaistajā vietā. Tu piecelies no savērtā krēsla un dodies uz durvīm un pasakoties savam augstākajam es par brīnišķīgo ceļojumu. Un tad kāp leju pa kāpnēm nonāc skaistajā vietā dabā. Un šajā dabā vēl redz, ka notiek dziedināšanās procesi tev bērniem, mazbērniem, mazbērniem, taviem vecākiem. Līdz kamēr tu esi pilnībā gatavs atgriezties. Dodies augšu pa kāpnēm, iznākot no meditācijas, jūties vesels, atspirts.
Redz, ka tā meditācija atstājas uz tevi, uz taviem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, tikai pozitīvi ieteikumi. Tur atcerēties pilnīgi visu, ko pieredzēji, un izmanto to informāciju, kas ir tavam vai citu labumam. Atstāj to informāciju, kas ir tikai tavam labumam, tavu bērnu labumam, mazbērnu labumam, mazmazbērnu labumam. Pilnībā atgriezies tagadnē, atpakaļ savā ķermenī, pakustin rokas un kājas. Galvu, sajūt elpu, spēju būt, sajūt šo svaigumu savā realitātē, tīrību, skaisto dabu, ieraug šo skaisto dabu savu apkārt. Un kad esi gatavs atver acis, tu esi atpakaļ. Zini, ka var atkārtot šo meditāciju tik daudz reizes, kamēr piedzīvo visu to, kas vajadzīgs. Kādreiz var aizdoties pie saviem talantiem, pie savām spējas darīt. Kādreiz var aizdoties pie saviem draugiem, pie skolotājiem, darba pieredzēm, attiecību pieredzēm, ģimenes pieredzēm. Pārticības resursiem. Ierodzi kāds ietekmes par tevi. Zini, ka tavs augstākais esi vedījis tur, kur tev jābūt. Lai kaut ko dziedinātu, mainītu. Zini, ka laika mašīnā jebkurā brīdī var iekāpt. Jebkurā brīdī var arī piedzīvot dziedināšanas resursus. Un piedzīvot pilnīgu sevi, kur fiziskais ķermenis dziedināts, ēteriskais ķermenis ir dziedināts pilnīgs, kur viss čakras darbojas pilnvērtīgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tātad 1. Kur čakra? Kur tu vēlies dziedināt? Zini, ka pats par sevi var noteikt. Par sevi, par saviem resursiem, procesiem. Ka bērni paši par sevi nosaka. Mazbērni, mazbērni. Ka jā, ir dažādas sistēmas valstī, pasaulē. Pat redz, ka tu iegulies kā neitrāls dalībnieks tajās un izvēlies kādu lomu tajās spēlēt, ko darīt, kā nedarīt. Redz, ka tu ieraugi, ar ko tu esi derīgs, piedaloties šajos sistēmiskajos procesos. Redz, ka tu apkārt līdzīgi cilvēki, tādi paši kā tu, kas domā tāpat kā tu, ar kuriem veidot savus komunas, draudzības,